kopā ar Gaujas Nacionālā parka jaunajiem rendžeriem pārgājienā gar Strīķupi, jeb Vaidavas upi. Ja te plastisks pudeli peldētu, skaidrs, ka nav riktīgi, vai ne? Atstājam tikai savus pēdu nospiedumus un paņemam tikai atmiņu. Tās ir tās vietas, kur ceļotāju zivis, kas ir viens no, teiksim, slavenākais šīs upes iemītnieks, kur viņas nārsto. Pēdējos gados ļoti aktuāla tēma, tad, kad mēs pētam ūdeņus, ir farmācijas vielu klātbūtne. Vismaz zivim galvenais ap. Kanalizācijas ielaišana ūdeņos. Cilvēks negrib apakaļ uz to dabisko. Un arī tā klimata pārmaiņas, viņas tā lēnām un tā grauž. Cilvēks ir dzīvnieks vai nav? Ir. Un viņi jāizšķā, bišķiņi jāpanīcina tie dambi. Ir tā mirklī, kad upe ir dabiski, liekam mierā. Uz jebkura akmeņa jūs viņu paņemat, kur ir viss varības tīkls. Katrā viņā ir mikrokosmos. Man liekas, tas ir tas labākais izglītošanas rīks. Mēs tiešām dzīvojam diezgan zaļā valstī. Tāpat šeit tiekā pa plikām kājām, tu pagramsties gar viņu. Un tas arī bērnos, man liekas, rada to interesi pētīt un ļoti par zinātniekiem.